Uzmanību, nepieciešama palīdzība Evitai Vitoļiņai. Evita noskaidrojusi, ka operācijas laikā izņemti pilnīgi visi epitēlija ķermenīši, kas Kaut ko patiesībā traģiskāk un vislabāk raksturojošu mūsu valsti nav vairs iespējams iedomāties. Tātad šī sieviete, šī dāma dienēja bruņotajos spēkos un kļūdas pēc ārsti viņai veica nepareizu diagnózi, nepareizu operāciju. Un izoperēja to, ko nevajadzēja izoperēt. Un tagad viņai ļoti dārgas zāles ir nepieciešams, kurām nauda ir atlikusi vairs tikai 7 dienām. Nu, bija vakar, tad cilvēki izmisīgi meklē palīdzību, arī sazinājās ar mani, taisa tur izsoles kaut kādas te TikTokā filmē video un tā tālāk. Nu, vakardien arī saziedoja 10 000, un tas pietiek mēnesim. Un iedomājieties, kas ir noticis, kamēr viņi bija NBS-ā, viss bija kārtībā. Tātad tiem visiem te jaunajiem patriotiem, kas karo te taisās. Kamēr jums veselība viss ir labi, jums viss kārtībā ir. Tiklīdz notika šāda te problēma, turklāt kļūdas, ārstu kļūdas dēļ, viņa nepie kā nebija vainīga. Ārsti paši tur nepareizi kaut ko sadarīja un sačakarēja. Principā, var teikt, viņu iedzina šādā traģiskā te situācijā. Cerams, ka viss būs kārtībā, kritiskā situācijā. Un tagad, kad viņai nepieciešama palīdzība, cilvēki TikTokā vāc ziedojumus. Varat iedomāties, kādā valstī mēs dzīvojam. Tā, ka te karot un uz fronti, tā jā, lūdzu, jums te karodziņu iedos, iespraudīs vēl un vimpelīti iedos. Tā, ka tiklīdz ir kaut kāda problēma, vienam no savējiem viss, neko nezinām, neko pats tiec galā vāc ziedojumus diedelē. Šāda attieksme no šīs te valsts ir. Tā kā visiem tiem, kas te patriotiski un nezinu, ko te domā, ka nu tik viņi, nu tik būs, jūs izmanto. Neviens bagāts cilvēks, kāpēc nekaro, kāpēc neviena bagātnieku bērniņi, dēliņi nekaro, kur nu vēl meitiņas. Nabagie, lūdzu, aiziet gaļas mašīnā iekšā. Nu, tā tas ir visā pasaulē un tā tas vienmēr vēsturē ir bijis, tāpēc, ka bagātie augšā bīda savas lietas, spēlē tur šaha figūriņām uz galdiņa savas strateģiskās spēles, kā mēs tagad redzam, nu, kas tagad būs Ukrainā. Trumps ar Putinu, ko būs sarunājis. Te mūsēji, jā, gatavi skriet nāvē, kur pat nāvē dabūt kaut kādu traumu vai kaut kādu šādu te ārstu vainas dēļ kļūdu. Un valsts pēkšņi neko izliekās, ka nepazīst vairs, jūs uzgriež muguru, tiekat pats galā, slīkstat tālāk. Nu, šāda attieksme. Un šādas attieksmes dēļ cilvēki te gatavi kaut kur skriet, kaut ko, nu tik būs, nu tik nezinu kas. Tā kā, ļoti jāpārvērtē ir vispār viss notiekošais. Un kādas dzīvē ir prioritātes, es pieļauju, ka citās valstīs šādi te nav rūpējās par savējiem. Pie mums, lūdzu, kas tas tāds, kāpēc tā notiek, kāpēc cilvēkam ir jāvāc ziedojumi, lai cīnītos par savu dzīvību, kādā valstī. Un te tajā pašā laikā mums te kaut kādā Rail Baltikā miljardus grib gāzt iekšā, Air Baltikā 100 miljonus, traknējās algās resnajiem nobarotajiem ierēģiem, kā es te pēdējās dienās jau viņus te analizēju, vēl te būs vesels seriāls ar viņiem. Pilns mums ar tādiem te tūkstošos, kas saņem 5000, 6000, 16000, 21000, 29000 algas mēnesī. Valsts darbā strādājot, tur nauda ir, mierīgi pumpē tikai. Te vienam cilvēkam, vienai sievietei, kas NBS-ā bija, nevar valsts palīdzēt, pateikt, neuztraucies, viss kārtībā. Nekas, kaut vai tur 10 000 eiro mēnesī tās zāles maksā. Kas tad tas ir? 120 000 gadā, 10 gados 1,2 miljoni, 30, 40 gadi, nekas tas nav. Tas nekas nav pāris miljoni, 3, 4, 5 miljoni. Kas tas ir uz šo te miljardu fona? Kas ir jau aizņemti un nezinu kas te, un zelta gultas sataisīts Pavļutam bija, un visi te pārējie mūsu murgainie projekti. Šāda te attieksme ir. Tāpēc, jā, Valentīna dienas vakars, it kā mīlestības svētki, arī no rietumiem ievazātie vai no kurienes, bet, jebkurā gadījumā šā citiem, nelīdz tam tā teikt, jācīnās par savu dzīvību šajā te valstī. Mani sauc Rudolfs Brēmenis, pievienojieties šim te profilam, dažāda informācija tagad visādi interesanti uzpeldēs. Uzmeklējam Evitu Vitoļiņu Facebookā un palīdzam!